tāds. Tā kā mēs zinām, kur viņus likt, barības paciņi, ieberam spainī, samaisam, ieliekam maisiņā, pārvaram mājās vai atvedam uz gruškastu. Tur gruškastu, ka sektoriem nebūtu. Šeit ir. Ko es jums novēlu? Nesaks visiem šodien. Kolēģi, labrīt! Ir 1. augusts, pēdējais vasaras mēnesis ir sācies un bērni izbauda to uz pilnu klapu. Šodien es esmu Prūšu ūdenskrātuvē. Šeit notiek pasākums Gudrais makšķernieks sadarbībā ar Latvijas Sporta makšķerēšanas federāciju un vietējiem Dienvidkurzemes entuziastiem ir uztapis šāds te pasākums, kur bērniem ir 2 stundu gara sacensība un pēc tam būs tāds meistarklasītes. Šī video mērķis ir parādīt jums, kā tas viss notiek, ko šeit var darīt, un droši vien jūs iedvesmot arī kādā citā reizē pievienoties, atbraukt, paskatīties, ne tikai uzvarēt sacensības, bet arī iemācīties makšķerēt. Šo te pasākumu mērķis nav noskaidrot labākos makšķerniekus, bet radīt, iemācīt, iedvesmot bērnus būt dabā un nodarboties ar, manuprāt, labāko hobiju pasaulē – makšķerēšanu. Nu, parādi. Skaista. Sapals, jā? Jā. Aiziet. Kas tas ir, līnzi? Jā. Vajag izsaucēt sapals. Tomēr, jā? Tomēr sašaubījies. Skaties uz aktiņu sarkana aktiņu. O, jā, točni. Rauda. Pirmās 2 sekundes, var teikt, viena. Nē, nu kas māk, jā. Bet kamēr tu atlaidi, 3 minūtes jau pagājušas. Jā. Bišķi bailīgi, ne, no zivīm, vai nav? Jā. Viņas tāds nedaudz puņķainas, bet nekoži. Un no tāds puņ. Nu, kur zivtiņas arī ir. Kas tam mums ir? Otrā suga, kur es redzu. Kur ir asarītis smuks. Asarītis un? Kas šī par zivi? Saimurs. Rauda? Jā. Nu, ķerās. Rauda izlaiž 2 reiz ārā. Jā. Gribēju vēl aizbēgt. Aizbēgt nav baigi labi. Man jau tas neko nedod. Tas tev nav pa labi, jā. O! Big fish. Big fish. Jo, Very big fish. šī lielākā, ko es esmu redzējis. Šodien? Jā, pagaidām. Nu, es 3 sektors iztaigāju, vēl 37. Skaists asarīts, rekur. Re. Nu, šis ir lielākais asars, kur es redzu. Viņi nosvērs, pēc tam jālaik atpakaļ būs. Tā jūs brīvi izvēle. Visas zivis, kuras drīkst paturēt. Bet principā, kāpēc izmakšķerē visu spēju? Jā. Kopējais svars. Liels? Nav liels, bet skaists, vai ne? Super. Bija vēl kāda copīte? Jā, viens norāva. Kas tas ir? Tu zini, kas tas ir? Kāpur. Bet kas no tā izšķiļās? Zini? Muša. Īsta dzīva lidojoša muša. Viņam pats vietas, mūsu vārsa. Zivtiņi ir maziņi, ja tu
Tā gribēs viņu baigi noķert. Es tev pēc nākamajā metienā ieteiktu to lielo tārpu noņemt nost un uzlikt tikai to mušu Tikai kāpu. plikā? Jā, nu vienu. Vienkārši, jo tā zivs ir maza. Jā, viņi nevarēs apēst, jā. Mēs uz lielo tēmēm. Nu, tad jā, tad viss, tad man nav argumentu. Tad jāmēģina tā. Arī tā ir loģika varēs. Aiziet. Kas tev maisiņā? Tu zini, kas tā par zivi? Nezini? Kā tu domā? Tas ir breksis. Jā, breksis. Nu, skaists. Ir, cel ārā! Cik sāpīgi! Man liekas, ka viņi bija tik lieli, ka tu pat nevarēji pacelt ko. Nu, redz, kāda skaista. Skaista zivs? Jā? Jā, Nav liela, bet skaista. jā. Kas tā ir par zivi? Tu zini? Tā ir rauda. Paskat, kādas viņai sarkanas noraudātas acis. Redzi? Kāda acīte. No tā arī nosaukums. Viņa daudz raud un... Jā, un tāpēc viņi ir raudiņi. Jā. Smuka, ne? Jā. Visi jauc barību, bērni makšķerē. Priecājās par zivtiņām. Foršas emocijas. Kādam jau beidzās barības, mums ir līdz rezervītes, kur iemaisīsim. Beram to visu saturu spainītī. Droši. Labi, tagad tev būs jāpieiet pēc tam ar viņu. Tu vari pusīt tev mājās paliks, pēc tam varēs kādā citā reizē. Nevajag mājās? Nē, mājās viņiem ir tur. Ber visu, jo mums to maisiņu vajag, mēs to ziltiņu ieliksim Ah, maisiņā un ūdenī. Arī variants. Jā. Nu, Jā, tagad kaut kur tuvāk ūdenim. tu varēsi Bišķiņ. Omai jāiet. Mazdēli un omes visi un zivs maisiņā. Zilt mums ir maisiņā tā. Es Jā, iedošu. jā. Cik es drīkstu ūdeni liek? Nevajag pa daudz. Cik tur ir? Labi, tagad mēs, jā, droši ar rociņām. Tur viss ir foršs, dabīgs, Un smaržīgi. smaržīgs un praktiski arī Tā kā ēdams. nevajag vēl bišķi ūdeni. Jā, bet samaisam, tad atkal bišķiņ pievienojam. Un tā pa druskai. Jā. Tur iet palīdzēt, Almē, droši. Nu, brā. Darbojās. Es tā jaudīgāk, lai nekavē laiku, jo tas Nu, laiks jā. ir uz tām zivīm svarīgs mums. Laiks ir tik, Tā cik ir. duši. Nu, mums tad Un tad tam visam, jā, tad tam visam nedrīkst būt izskatīties kā dubļiem. Tad, kad mēs saspiežam, viņš tā smuki, jā, paliek. Jā. Ok, saspiežam un atkal viņš izdils ārā, ūdenī sadalīsies. Un kā mēs barojam šīs zivs? Mums Barojam tas ar ir- bumbiņām. Cik apmēram liels? Nu, tādas, cik jūs ilgi gribat barot, nu, tādu sauviņu smuku uztais, nu, re, kur puikam tieši tur rokā. Nu, un Un metam. tādu bumbiņu met tur, kur tev Pie pludiņš. Re, kur mums lielākie brekši, ko es šodien redzu. Nu, nav giganti, bet ir brekši. Un kurš ir loma autors? Meitene, kur šodien makšķerē pirmo reizi, vai ne? Jā. Patīk? Jā. Un kas tas ir, tu zini? Ko? Kur? Nezinu. Nezini? Parādīs pēc tam plaukstiņā, nebūs ārā, nu parādi. Tas mums ir, tas ir ķīsis. Rukts. Paskat, kādu skaistu raudu. Vai, Nezinu, tā man lielākā. vai tas ir, tas nav rudulītis? Pagaidi. Tādām lielākā. Ui, skaists. Skaistas zivs, vai ne? Patīk? Jā. Forši. Paskat. Ir tādi cilvēki, kas atnes veiksmi, ne? Ko? Kā es pienācu, tā ir. Nē, es aiziešu un nākšu atkal. Vēl uz augstu pat tam. Tas labs vārds.
Nu, jā. Parādi. Un kas tā? Nu, bet, protams, viņam patīk mazā āķīša. Tā tāda lielākā kļūda, ka ķer ar lieliem āķiem. Nu, dabūs ārā. Nu. Nu, super parādzīja. Skaistums. Laid iekšā. Super. Dabūji stīvēties, labi, jā? Tēd, bišķi pa īsto žilu tev ir uzliks. Palaid lejā. Otrais, Robert. Otrais vai piektā jau? Piektais. Sajūgt cipari. Tais mut vaļā. Atdomājums. Mēs tādu skopu stāpiem laikam esam. Atdod. Vienkārši man slenkos pagaidām liktā par jaunu. Nu, paprobiet pats iemestēt iekšā. Nu, pakāpies zemāk. Atceries, ka tur arī iešūpi. Ir, jā? Jā. Kaut ko garšīgi jums tur liekat uz āķi, ka viņi tā ēd iekšā. Mums ir sol breks. Karpeli. Jā, labais. Un, rekur. Meitenēm arī ķerās. Jā. Oj. Ņem akšķer. Šiem akšķer tur. $475 grami. O, 475. Tā, atpakaļ zivtiņas. Nē, nu, mums nav kaķi. Nav kaķi, nu tad. Lai Ester atpakaļ. Ņem gumijas. Tas kā uzdarbojās. Atdzen viņu. Tikai viņi teik bišķi iekustināt. 385 grami. Divas zivtiņas, jā? Nē, apšā. Tur ir vēl zivtiņas, jā? Trīs. Nu tu paslēp. Tiešām. Paslēps, jā? Jā, paslēpties. Vienkārši pārsteigumu momenti gribēju. Jā, Jānis teikts trīpainīši, tīģerīši. Tā, tas es saprotu, te ir viss, jā? Jā. 15 kilogrami un 30 grami. 380 grami. Kas? 475. Labi, pagaidi, es salasīšu šitos gliemežus. Tā, visus savācu. Nu, te jau ir tā iespaidīgi. Te jau jāņem lielais. Tas spainis lielai. 2 kilogrami, 95 grami. Šito mēs pazīstam. Jā. 4 strīpes, jā. Es domāju, 400 grami. Tā, divas, vai tur ir vēl kaut kas apakšā? Tur ir, jā. Tad šito nē. 545. Bet tieši tā. Tikai skaties prātīgi, lai viņi nepamūktu tur tā tuvu ūdenim.
Tas jau ir nopietni. Es noķēru. Kilo 200. 660. Zupiņa, pēdam pusdienas un pēc tam dodamies uz apbalvošanu. Pirmā dienas daļa ir noslēgusies, sacensības, foršas sacensības, praktiski visi bērni noķēra zivis, raudiņas, breksīši, asarīši, visi priecīgi. Es arī uzlādējies, jo kādam izdevās palīdzēt. Patiesībā es biju tā kā veiksmes simbols, laikam. Kur piegāja, tur uzreiz bija zivtiņi. Kur piegāja, tur bija cope. Tā kā man vairākās vietās aicināja iegriezties atkārtoti. Forši pēdam pusdienas un ejam skatīties apbalvošanu. Tad dienas otra daļa, kurā mēs parādīsim, pastāstīsim kaut kādas interesantas lietas par makšķerēšanu. Nu ko, sacensība daļa ir noslēgusies un rezultāti. Un trešā vietā Rodrigo Putniņš. Lūdzu! Medaļu pasniegšu es, un es visiem pasaku uzreiz. Tātad no Artūra un Salmo katram dalībniekam pats izvēlās makšķeri. Apsveicu. Šitā. Un nāc izvēlēs makšķeri. Otrā vieta Valters Valds Lisenko. Kur ir medaļa? Rūtiņā tu padod, lai nesajauc. Viņš ar šito vairāk skatās. Paņem arī to? Šo var ņemt. Jā, mālacīt, super, man prieks par tevi. Super. Un tev arī tāpat būs jāizdara, jā? Jāizvēlās makšķeri. Super, kāvīt, malacis. Jā. Un tev arī, jā? Jā. Makšķerīt izvēlēs droši. Estere Konstrauskā, trešā vieta. Kuras medaļas? Mazās meitenes. Nu, Paldies. super, malacis. Apsveicu. Paldies. Apsveicu. Dod to rociņu, va. Apsveicu. Tā, un tu arī izvēlēs makšķeri. Lūdzu. Es tā dzirdēju, ka viņi pirmo reizi šodien makšķerēja. Vēl vētrājnāk aplausi. Mālācīts. Tā, otrā vieta Sabīne Kalniņa. Super. Apsveicu. Tā. Un tev arī jāizvēlās makšķeri. Super. Atsveic. Kāds mazs ķipars, kāds lietas atzums do 5, mālāts salīsīt. Tēti, mammas, paši bērni, visi nākam uz kopbildīt. Nākam. Es kā rāvu norāvu. Redzēju, šodien 101. 101 centimetrs. Paplak? Nē, papē? Papē, cicamā, jā. Nākam. 3, 4. Neasakas! Neasakas! Kurzeme, Prūšu ūdenskrātuve, neticama atsaucība no bērniem. Man ir tiešām milzīgs prieks par tādiem vēl lielākiem un par viņu vecākiem, jo ieguva ne tikai bērni, ieguva arī vecāki. Bija bērni, kas šeit bija pirmo reizi savā mūžā, pat pirmo reizi mūžā makšķeri rokās turēja. Un viņi dabūja savas pirmās zivis. Un es domāju, ka ne tikai zivīm bija āķis lūpā, arī bērniem ir āķis lūpā. Un mēs tiešām ar lielāko prieku no visas sirds atplastām rokām ar gariem makšķerkātiem. Gaidīsimies atkal nākamajos makšķerēšanas sporta pasākumos. Sekojiet līdzi Salmo, Federācijai, Dienvidkurzemei, Latgalei, visai Rīgai, Latvijai un visur un brauciet piedalāties un vediet savus bērnus makšķerēt. Jo labāk, ka viņi pavada tomēr savu brīvo laiku svaigā gaisā, pozitīvā atmosfērā, nevis sēž mājās, telefonos un datoros. Tā kā makšķerēšana vieno, makšķerēšanā mēs iegūstam jaunas draugus un uz tikšanos. Man tagad ir pauzīte, bet bērni ir sadalījušies tādās mazākās grupiņās. Kur pie ģirta mācās plūdiņu. Matīs stāsta par barību, Andrejs māca
kastingu, trāpīt mērķī. Tur ir jāatpazīst zivis, un tur bērni apgūst gudrības par to, kāpēc ir svarīgi šķirot atkritumus. Es domāju, ka piekritīsiet, ka mums ir daļa makšķernieki, kur mūsu kopīgos ūdeņus izmanto tādi nepārāk forši, dodās tur un sacūko atstāja savus atkritumus, un tas nav pareizi. Un jo mēs ātrāk to iemācīsim mūsu bērniem, jo tīrākā un sakoptākā vidē mēs makšķerēsim. Un mana tēma savukārt ir āķi. Mēs parādām, pastāstam, kādas ir atšķirības par to, ka ir jāievēro drošība darbojoties ar āķiem, un mēs visi kopā nonākam pie secinājuma, ka šīs dienas lielākā kļūda un kāpēc daudziem varbūt neveicās tik labi, cik varētu veikties, ir tas, ka mēs izmantojam pārāk lielus āķus. Otra lieta ir pāvades un to izmantošanu, kāpēc ir nepieciešams izmantot pavadi arī pludiņā, kā arī uzsienam kādu foršu mēzglu, kurš noder ļoti daudzās dzīves situācijās. Paldies visiem, kas ieradās, kas palika līdz beigām. Vispār tāds paldies. Ja? Jūs esat iemācījušies, manuprāt, ļoti daudz. Es ceru, ka jums būs ko paņemt līdz no visa šī. Šis noteikti nav pēdējais šāda veida pasākums, neatkarīgi no viss. Un turpmāk mēs gaidīsim jūs tieši tikpat kuplā skaitā, bet ideālā variantā reiz 2, 3 vai 4. Mēs esam jums gatavi. Paldies jums! Nepārdozēt! Man no šitā īstībā nedaudz bail, bet šogad arī fantastiska atsaucība un vispārējais vienkārši skaisti. Es jau domāju, ka Andrejs divas vārdus arī pateiks. Piedodot, bet divus mēs iestādījām kokā tos baltos bumbuļus. Bet paldies ceļiem un meitenēm, kas atnāca uzmest. Man liekas, ka no dažiem varēja pamācīties pat es jau. Bet, protams, meiteņu klasa būs pie tevis. Dirks ir pelnījis aplausus, tā lai dzird visos blakus pagastos. Paldies, Mīri! Mums tas izdevās. Nē, tiešām šis pasākums, kurš man liekas, kad 3 nedēļas mēs darījām, lai viss tā forši sajiet. Un... Mēs zinājām, ka būs. Mēs nezinājām, ka būs tādā izmērā viss pasākums izvērtīsies, jo no visām pusēm izdevās iegūt ļoti superīgu atbalstu. Ne tikai mantu, bet arī cilvēkus. Cilvēki ļoti palīdzēja ar visām meistarklasēm, un katrs bija lielisks savā meistarklasē. Tik daudz priecājās un, kā saka, bija laimīgi, un sejā to varēja redzēt neviltotais prieks. Tas ir, man liekas, tas lielākais paldies. Bija labi, protams, viņi tur aplaudēja visu, bet tas, ka viņi tik emocionāli to uztvēra un bija gatavi darīt vēl, un nebija tā, ka pietiek, ja, bet bija gatavi darīt vēl. Tas, man liekas, tas lielākais gandrījums prieks. Protams, paldies visiem atbalstītājiem. Pašam ir fantastisks sajūta. Milzīgs paldies katram, kas iesaistījās, katram dalībniekam, vecākam un visi, lai arī pretinieki sektoros šeit uz vietas absolūti draudzīgi. Tā kā, es novēlu katram, kurš organizēs kaut ko turpmāk, lai viss notiek ne mazāk labi, kā notika šodien šeit, Prūšos. Jā, fantastisks sajūta pēc tik skaisti padarīt darbu. Man tur aiz muguras ir Prūšu ūdenskrātuve, kur šodien radīja prieku ne tikai man, bet arī ļoti daudz bērniem. Mums bija bērni, kur pirmo reizi turēja rokā makšķeri, noķēra savas pirmās zivis un stāstot viņiem savā meistarklasītē, es redzu, ka tā noteikti nebūs pēdējā reize, kad viņi makšķerē. Un tas ir lielākais gandarījums, ko var gūt šādos te pasākumos, ka tu redzi, ka tu esi iededzis kādu mazu deglīti, kurš degs vēl ilgi. Jo, kā jau es teicu, es uzskatu, ka makšķerēšana ir labākais hobijs pasaulē, un man ir svarīgi šo te pārliecību vairot un ar savām zināšanām dalīties ar jums. Tā kā visiem paldies, kuru šādas te pasākumus organizē. Ģirts, Matīs, paldies jums liels, Andrejam par palīdzību. Paldies visiem, kuri atbalsta bērnus šādos te pasākumos, un katram no bērniem tika arī pa kādam lielākam vai mazākam nieciņam. Veikals Copi Liepājā, Salmo, Latvijas makšķerēšanas sporta federācija, Mangaļūdens, Laivinieku bāze Liepājas ezerā. Paldies visiem! Es arī padalījos ar saviem vecajiem kātiem, mānekļiem, āķīšiem, viss, kas man bija izdalāms un stāvēja kaut kur plauktos. Bērni iedos tam otru
dzīvību, un es par to arī jūtos priecīgs. Paldies arī tev, ka noskatījies šo te video. Es domāju, ka bērnu sejās tu nolasīsi patiesu prieku un emocijas. Varbūt arī kādu no jums tas iedvesmo doties dabā, doties pie ūdeņiem. Čau visiem!